Šodien gandrīz visas Eiropas valstis ir apvienotas vienotā sistēmā Eiropas Savienībā. Tiek uzskatīts, ka tas ir unikāls augsta sadarbības, iecietības un tieksmes pēc vispārēja labuma rādītājs. Līdz šim līmenim eiropieši gāja daudzus gadus caur konfliktiem, kariem, krīzēm un satricinājumiem un beidzot panāca kopīgu vienošanos. Tā radās Eiropas Savienība. Patiesībā mūsdienu Eiropas Savienībā nav nekā jauna. 19. gadsimta beigās Eiropa arī bija vienota telpa. Būtībā Eiropas Savienība. Netici man, apskatīsim vēsturiskos faktus. Paņemsim 20. gadsimta sākumu konkrēti 1910. gadu. Eiropas kartē ir attēlots daudz valstu, taču lielāko daļu nacionālo valstu pārvalda imperatori un karaļi no vienas dzimtes. Visi Eiropas monarhi 20. gadsimta sākumā bija radinieki. Un ne tikai radinieki, viņi visi bija vācieši. Krievijas imperators Nikolais II tīrasiņu vācietis. Neviens no viņa senčiem nebija krievs. Visi vairāku paudžu vācieši. Lielbritānijas karalis Edvards VII, vācietis no Saksijas Koburgas Gotas dinastijas. Viņā nav ne pilītes britu asina. Bulgārijas cars Ferdinands I, viņa tēvs, vācietis, arī no Saksijas Koburgas Gotas dinastijas, bet māte no Burbonu dzimtes. Bulgārijas cars Ferdinands ir trešās pakāpes brālēns Lielbritānijas karalim. Spānijas karalis Alfonso 13, viņa māte, austriešu vāciete no Habsburgu dzimtes. Itālijas karalis Viktors Emanuels III, viņa vecmāmiņas, viena austriete, otra saksoniete. Austrieši arī ir vācieši. Viktors Emanuels pieder Habsburgu un Burbonu dzimtām, kuras savā starpā ir radniecīgas. Portugāles karalis Manuels arī bija no Austrijas Habsburgu dzimtas, kas bija sajaukusies ar Burboniem. Zviedrijas karalis Gustavs V, viņa māte ir no vācu Visbādenes, viņa vecmāmiņa no vācu Štutgārtas. Nīderlandes karaliene Vilhelmīne, viena viņas vecmāmiņa ir tīrasiņu vāciete no Krievijas, otra vecmāmiņa no vācu Visbādenes. Zviedrijas karalis Gustavs ir karalienes Vilhelmīnas brālēns. Beļģijas karalis Alberts I, viņa māte ir no vācu Hohenzollērnu dzimtas, dzimusi Zigmārenē, kas mūsdienās ir Vācijas Bādenes Virtembergas reģions. Rumānijas karalis Kārolis I, tāds ir viņa vārds pēc kronēšanas Rumānijas tronī. Vienkārši Kārolis. Viņš ir vācietis no Hohenzollērnu dzimtas, Beļģijas vācu karaļa onkulis. Grieķijas karalis Georgs I, Dāņu vācu karaļa dēls, Krievijas vācu imperatora mazdēls. Viņam vispār nav nekādu radniecīgu saišu ar grieķiem. Slavenā fotogrāfija, kas uzņemta 1910. gadā. Uz Lielbritānijas karaļa Edvarda VII bērēm atbrauca viņa radinieki, 9 Eiropas monarhi, kurus es iepriekš uzskaitīju. Viņi visi ir vācieši, viņi visi ir radinieki. Tātad visa Eiropa un Krievija 20. gadsimta sākumā ir vienota sistēma vācu dzimtas varā. Viss mūsdienīgais, ko uzdot par lieliem sasniegumiem, patiesībā tika izdarīts pagātnē un izdarīts vairākas reizes. Patiesībā nekas jauns nenotiek. Vācu valdnieki apvienoja Eiropu vienotā savienībā jau 19. gadsimtā, bet pēc tam tā sabruka Pirmajā pasaules karā. Un vācieši atkal izveidoja jaunu Eiropas Savienību. Nevis tas mūsdienu, kas izveidojās 21. gadsimtā, bet vēl viens vienots Eiropas Savienības veidojums bija arī 20. gadsimta vidū. Vai vari uzminēt kurš? Par to mēs runāsim tālāk.